Labdien, cienījamie kongresa delegāti, atbalstītāji un visi klātesošie. Šodien es gribu parunāt par tagadni un nākotni. Par tagadni, par jauniešiem. Daudz dzirdējuši jauniešu segregāciju paudzēs, milēniāļi, Z paudze, X paudze un tam līdzīgi. Var pavisam droši apgalvot, ka tāda pirmā paudžu maiņa ir jau procesā un tā notiek. Jā, mūsdienu jaunietis pavisam noteikti ir citādāks kā jaunietis pirms 30, 20 gadiem un pat pirms 10 gadiem. Straujās tehnoloģiskās attīstības, politisko notikumu pasaulē dēļ ir mainījusies ekonomika, joprojām norit cīņa pa valstu robežām un nedrīkst piemirst arī pandēmijas izraisītos psiholoģiskos izaicinājumus, kur skāra visu pasauli un jaunatni tā skaitā. Jā, jaunieši šodien ir citādāki, prasīgāki, mobilāki, novērtē savu laiku, ar iespējām izvēlēties iegūt izglītību jebkurā pasaules valstī, ar iespējām doties strādāt un dzīvot uz jebkuru pasaules malu. Tāpat arī tie ilgi necietīs negodprātīgu darba devēju, nekomfortablus darba apstākļus un netaisnīgu samaksu. Bet problēma rodas tad, kad par visiem šiem apstākļiem sāk nevis skaļi runāt un sāk šīs problēmas risināt, vairums cilvēku izvēlas balsot ar kājām. Tas ir pamest valsti. Un šī jau ir problemātika, kas skar ne tikai jauniešus, bet varētu teikt visus darbspējīgos valsts iedzīvotājus. Jo jau gadiem, kā zināms, valsti pamat noteikts cilvēku skaits, no kuriem ļoti daudz vairs nekad neatgriezīsies. Mūsu platformas 21 manifestā ir brīnišķīgs vārdu salikums – modernais nacionālisms, ko piepildīt ar saturu varam mēs visi kopā un arī katrs atsevišķi. Es modernu nacionālismu neskatu vienīgi no šauras etniskas prizmas, bet gan kā personiski dziļi morālu un ētisku stāju, attieksmi pret savu dzimto valsti vai vismaz valsti, kuras teritorijā persona uzturas uz patstāvīgu dzīvesvietu. Tas nozīmē zināt valodu, cienīt valsts iekārtu un maksāt nodokļus. Manuprāt, tas būtu absolūtais lojalitātes minimums. Runājot par nākotni, es patiešām gribu, lai Latvija kļūst par iespējas zemi, lai jaunietis absolvējot vidusskolu neizvēlas ārzemes tikai tāpēc, ka šeit nav ko darīt, lai katrs darbspējīgs cilvēks var atrast savām spējām un zināšanām atbilstošu darbu, lai vecumdienās cilvēks saņem cilvēku cienīgu pensiju un aprūpi, lai medicīna un izglītība ir pieeja katram. Es uzskatu, ka ir jāizpilda 5 punkti, lai valsts attīstība būtu ar pozitīvu līkmi. Pirmais ir izglītība. Ja, izglītības jomā ir jādara viss, lai izglītība būtu pieejama, kvalitatīva un lai tajā iekļautos maksimāli daudz iedzīvotāju un tā skaitā, lai nebūtu tā saucamie angliski opt-outi, ja, cilvēki, kuri pazūd pēc 9. klases vai vēl ātrāk. Otrais punkts būtu likuma ievērošana, ja, kas attiecas uz visiem, uz rezidentiem, nerezidentiem. Tas arī ir pieskaitāms pie lojalitātes minimuma un modernā nacionālisma. Ja, tātad cienīt iekārtu, kurā mēs atrodamies un nedarboties pret to. Trešais – stipra iekšlietu struktūra, kas ir vienādības zīme ar drošību, konkurētspējīgs atalgojums struktūrā strādāšajiem, sociālās garantijas, emocionālās izdegšanas novēršana un tam līdzīgi. Ceturtais – valsts attīstība, ideālajā variantā vienmērīga visos valsts reģionos, skaidra nākotnes attīstības vīzija visās nozarēs. Un 5. – valsts ārējais tēls. Mums nepieciešama patiešām stipra ārlietu politika, kurā Latvijas atpazīstamība ir veicināta un Latvija tiek pozicionēta kā valsts, kas izraisa starptautisku cieņu. Dargie klātesošie, mums ir brīvība, bet kas ir brīvība? Mūsdienu brīvības definīcija ir iekļaut gan Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvības konvencijā, gan Satversmē, bet no filozofiskā aspekta mani uzrunā visvairāk izcilā populārā Rīgā dzimušā un Britu akadēmijas savulaik prezidenta Jesē Berlīna rakstītais par to, ka pastāv 2 veidu brīvības – negatīvā brīvība un pozitīvā brīvība. Negatīvā brīvība ir saistīta ar protestu pret politisko varu, cenzūru, ko pavada vēlme atbrīvoties no ierobežojumiem. Tas bija mūsu iepriekšējais ceļš. Un tad ir pozitīvā brīvība. Tā ir brīvība izpausties, atraisīt sevi, un kas pieprasa arī ļoti lielu atbildību pašiem pret sevi.
Cienījamie klātesošie, šī diena, lai kalpo par skaistu atskaites punktu mūsu pozitīvās brīvības iemiesošanai un īstenošanai ar darbiem, un lai tā sāks no mūsu platformas 21. Paldies!